Godīgās atsauksmes par produktiem otrā daļa. Dušas eļļiņa no Isana, manuprāt, tas maksā līdz 2 eiro kaut kur. Ļoti forša eļļiņa, iesaku visiem izmēģināt, it īpaši šajā smaržņā. Argan, oil un kaut kas vēl. Savādākas sajūtas nekā mazgājoties ar dušas gēlu. Ļoti forši atsvaidzinošs ūdendiņš spreja veidā. Lielākoties izmantoju vasaras laikā. Ļoti labs tiešām mutes skalojamais līdzeklis no Oral-B. Man ļoti patika. Man nepatīk mutes skalojamie līdzekļi, kam ir dedzinošā sajūta, un šim tādas nav. Tas būs viens no tiem, kurus es noteikti gribēšu pirkt vēl un vēl. Nomierinošs serumiņš no zīmola Funkaņiņ. Atvainojos, es nemāku izrunāt, bet tas ir tāds diezgan biezas konsistences serumiņš. Manuprāt, diezgan ātri kaut kā beidzās. Ķermeņa skrubis no Mokoš Cosmetics. Tas bija man arī reklāmā kaut kad. Man ļoti patīk skrubi, kas atstāja tieši tādu eļļainu sajūtu uz ķermeņa, lai nevajadzētu vēlāk arī izmantot nekādus krēmus un tā tālāk. Un šis ir tieši tas skrubis, kas derēs ziemas sausajā sezonā. Labākais konsīleris no Catrice, es to rādu arī miljardiem reižu jau. Man ir tonī 010 Kulkašmir. Iesaku un izmantoju atkal un atkal. Pagaidām sliktākais tonālais, kuru es esmu mēģinājis, no Physicians formula, tas smirt, tas kaut kā ļoti dīvaini uzklājas. Es nezinu, kam kaut kas tāds varētu derēt. Es to neizlietoju līdz galam, un tas jau laikam sabojājās. Skropsta augšanas serumiņš no For Long Lashes. Man ļoti patīk šis produkts. Pagaidām efektīvākie skropsta augšanas serumiņi, kurus es esmu mēģinājusi, ir kāreiz šis un arī no Lively. Ļoti iesaku. Nākamais izlietotais produktiņš ir Theodors, kas ielīda šajā kastē. Zīmulis konturēšanai no She Glam. Es to gandrīz izlietoju līdz galam. Nezinu, man īsti kaut kā nepatika. Kaut arī no She Glam ir tiešām labi produkti, bet šis nebija tas. Setting sprays no NYX. Es laikam īsti nesaprotu šādu produktu jēgas, bet bija diezgan forši un interesanti to izmantot. Man patīk, ka šādi setting sprayi tā kā izblendo visu kosmētiku kopā. Un, nezinu, viss kopā izskatās daudz labāk. Lūpu balzāmiņš no Maybelline, kas bija ļoti populārs vienu laiku, bet tas man ļoti patika tiešām. Tas ir mitrinoši, skaisti izskatās uz lūpām un tā tālāk, bet tas man beidzās kaut kur pa mēnesi laikam. Manuprāt, tas ir ļoti ātri. Parasti man tik ātri nebeidzās lūpu balzāmi. Šis bija arī viss, vairāk dalos savā Instagramā.